Velns taisnā pozīcijā. Ja vēlme kārts izkrīt taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads solās būt par pārbaudījumiem, kaislībām un spēju saprast, kas tevi patiesībā ierobežo. Šis ir gads, kad tu varēsi ieraudzīt, kas tavā dzīvē darbojas kā slazds vai ierobežojums, un saņemt drosmi no tā atbrīvoties. Attiecībās šī kārts norāda uz intensitāti. Ja esi attiecībās, tās var kļūt aizrautīgākas un emocionāli dziļākas, bet tajā pašā laikā vari saskarties ar greizsirdību, pārlieku kontroli vai atkarību no partnera. Tas būs svarīgs laiks, lai saprastu, vai jūsu saikne balstās uz savstarpēju cieņu vai vairāk uz piesaistīšanos. Ja esi viena, šī kārts var liecināt par tikšanos ar kādu, kurš tevi pievilks kā magnēts, bet uzmanies, jo šis cilvēks var arī būt izaicinājums tavai brīvībai un līdzsvaram. Darba un finanšu jomā velns simbolizē kārdinājumus. Tu vari sastapties ar iespējām, kas šķiet vieglas un vilinošas, bet prasa rūpīgu izvērtēšanu. Esi uzmanīga ar projektiem, kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesi. Finansiāli šī kārts aicina izvairīties no parādiem vai riskantiem ieguldījumiem. Šajā gadā svarīgs būs saprātīgs budžeta plāns. Un zini, velns atgādina, ka reizēm vislielākie ierobežojumi ir tie, kurus mēs uzliekam paši sev. Tāpēc šogad, ja jūties kārtīgi iestrēgusi, pārbaudi, vai gadījumā pats slazds nav ar atslēgu, kas jau ir tavās rokās. Velns apgrieztā pozīcijā. Kad velna kārts izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads būs par atbrīvošanos no ierobežojumiem un kontroli pār savu dzīvi. Tas ir laiks, kad tu beidzot vari saprast, kas tevi kavē, un drosmīgi spērt soli uz priekšu, lai no tā atbrīvotos. Attiecībās šī kārts liecina par atbrīvošanos no toksiskiem modeļiem vai saiknēm. Ja esi attiecībās, iespējams jums būs jāizvērtē, vai jūsu saikne balstās uz brīvprātīgu vēlmi būt kopā, vai arī tajā ir pārāk daudz kontroles un atkarības. Ja tu jūti, ka kaut kas attiecībās tevi smacē, šis būs gads, kad tev būs iespēja to mainīt. Ja esi viena, apgrieztā velna kārts norāda uz atbrīvošanos no veciem uzskatiem vai ierobežojošiem stereotipiem, kas tev traucējuši atvērties jaunām iespējām mīlestībā. Darba un finanšu jomā šī kārts nozīmē iespēju izkļūt no sarežģītām vai neveselīgām situācijām. Iespējams, tu beidzot atklāsi jaunu ceļu, kas ir mazāk nospiedošs un piedāvā vairāk brīvības. Finansiāli tas var nozīmēt gudrāku pieeju. Tu spēsi izkļūt no parādiem vai neveiksmīgiem ieguldījumiem, ja pieiesi situācijai stratēģiski. Un atceries, apgrieztā velme kārts māca, ka ik viens slazds var būt atbrīvojams, ja tu pati tam notici. Kā saka, brīvība sākas galvā. Tāpēc šogad nomet ķēdes un izbaudi, cik labi ir staigāt pa dzīvi ar vieglu sirdi.